Esiet sveicināti raidierakstā Kas notiek medicīnā? Arī šajā raidījumā, kā ierasts, mēs turpināsim šķetināt atbildes uz jautājumu, kas notiek medicīnā. Šoreiz bērni. Bērnu veselība un labklājība ģimenēs, kur aug bērni, ir prioritāte numur 1. Mēs visi vienmēr ceram un vēlētos, lai mūsu ģimenēs augtu veseli un laimīgi bērni, un vislabprātāk mēs gribētu, ka kopā ar bērnu medicīnas iestādes mums būtu jāapmeklē tikai uz regulārajām standarta veselības pārbaudēm. Bet, diemžēl, arī bērni, tāpat kā pieaugušie, slimo. Kā arī traumējās, un diemžēl Latvijā, tāpat kā pasaulē, netrūkst arī akūti gadījumi un pat bērnu onkoloģijas pacienti. Reizēs, kad bērnam jāvēršās pie ārsta, mēs esam gatavi pamest visu, kas svarīgs, lai būtu kopā ar savu bērnu. Nereti mēs meklējam simptomus arī interneta dzīlēs, un, protams, kad nepieciešama palīdzība, mēs to pieprasām tūlīt un tagad. Bērnu ārstiem savā ikdienā jāsaskarās ne tikai ar pacientiem, kas ir bērni, bet arī ar viņu vecākiem. Bet, ja pieaugušie medicīnas iestādes Latvijā ir daudz un dažādas, lielākas un mazākas, tad jāsaka, ka par bērnu veselību primāri pilnīgi noteikti Latvijā rūpējās Bērnu Klīniskā universitātes slimnīca. Un tieši bērnu slimnīca ir tā, no kuras mēs, vecāki, pieprasām visaugstākā līmeņa tehnoloģijas. Mēs pieprasām augstākā līmeņa iespējas, profesionālu personālu un tūlītēji iesaisti jebkurā mums nepieciešamajā situācijā. Tāpēc šodien, lai noskaidrotu, kas notiek, kādas prioritātes un jaunumi ir bērnu veselības un medicīnas nozarē, uz sarunu es esmu aicinājusi Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētāju Valtu Ābolu. Labdien! Labdien! Es pieļauju, ka mēs par bērnu veselību nozari mēs varam runāt stundām ilgi, gari un plaši, un arī mūsu klausītājiem un skatītājiem noteikti ļoti interesētu, bet gribās bišķīt iefokusēties un palikt pie tā, ka mēs šajā raidījumā vairāk runājam par šo digitalizācijas laikmetu, tāpēc varbūt vairāk par šādiem digitālajiem projektiem vai attīstību vai tehnoloģijām un šādām prioritātēm. Pirmkārt, protams, paldies, ka esat ieradies šajā raidījumā. Man ir ļoti liels prieks, jo man kā 3 bērnu mammai tiešām ir svarīgi arī zināt pašai personīgi, kas notiek bērnu slimnīcā. Un es domāju, ka arī netrūkst mums klausītāji, kas vēlās to uzzināt. Bet tikko 2025. gads tikai sācies, 24. aiz muguras, varbūt, kad arī ieskicējam jau tādu, paskatāmies bišķīt vispirms pagātnē. Kas tad varbūt 24. gadā ir padarīts? Kā varbūt mēs varam novērtēt, kādā stāvoklī vai kāda vispār ir šī bērnu medicīnas nozare šobrīd mūsu valstī? Kas ir varbūt padarīts 24. gadā, par ko palepoties? Tā kā paskatāmies sevi no malas uz šo 25. gadu sākoties. Jā, man liekas, ir varbūt grūtāk novilkt tās gadu robežas, jo pastāvīgi ir projekti, kas sākās, kas attīstās un īstenībā līdzīgi kā mēs sakām, ka Rīga nekad nav gatava, tā neviena digitālā sistēma, neviena attīstība, tā pa īstam nebeidzās. Ir labi novilkt kaut kādas robežas, pavilkt bilanci un tad teikt, jā, kaut kas sākas, varbūt tās jau ar citu spāru no jauna. Bet par to, kādā līmenī ir bērnu slimnīca, es domāju, ka mēs kā valsts varam lepoties. Pirmkārt, mums tikai viena bērnu slimnīca, viņai jābūt ir labai, jā, jo tik labi, cik būs bērnu slimnīca, tik īstenībā būs laba arī bērnu veselība. Jā, un tieši ar tādu attieksmi mēs bērnu slimnīcā arī izturamies pret lietām un apzināmies, ka ja mēs kaut ko neizdarīsim, tas paliks neizdarīts. Jo mēs tiešām esam vienīgā, es domāju, organizācija, kas mostās un guļās ar domām par to, kādā veidā virzīt bērnu veselību labākā līmenī un attīstīt to. Man ir iespēja salīdzināt mūsu slimnīcas veikumu ar citām slimnīcām Eiropā. Man ir iespēja darboties Eiropas bērnu slimnīca organizācijas valdē, kur es regulāri tiekos ar kolēģiem no citām 15 slimnīcām. Man jāsaka, mēs esam labi. Jā, mēs esam labi, mēs salīdzinamies labi. Skaidrs, ka Latvija ilgstoši ir bijusi tādā finanšu līdzekļu deficītā, kas ietekmē daudzas lietas, kas ietekmē varbūt tās gan veselības paradumus, gan pieeja kādiem ārstniecības līdzekļiem, gan pieeja tehnoloģijām un tā tālāk, bet kopumā es domāju, ka mums ir izdevies arī ar visu šo panākt ļoti tādu vērā ņemamu
rezultātu un attīstību, īpaši pēdējos gados. Un tās prioritātes jau paliek nemainīgas. Pēc būtības mēs pastāvīgi domājam par to, kādā veidā mēs attīstām slimnīcu, lai tā būtu patiesi terciārā vai pat vēl attīstītāk līmeņa slimnīca, lai mūsu dakteri varētu izdarīt tādas pašas lietas, kā var dakteri citās valstīs. Un otrs bloks ir viss, kas ir saistīts ar pacientiem un viņu ģimenēm. Tātad, pirmkārt, lai mazinātu jau kādas bailes, bažas un vispārējo, atrodoties slimnīcā, ja ejot cauri kādām procedūrām, un arī, lai dotu lielāku iespēju gan pacientiem, gan ģimenes locekļiem piedalīties visā šajā ārstniecības un aprūpes procesā. Un tie ir tie divi virzieni, kas pastāvīgi klātesoši, īpaši, ja mēs runājam arī par digitālo attīstību, tā kā tas ir tā. Varbūt, bet tomēr tāds 24. gads, varbūt ir kādas lietas, projekti vai kas, kur gribās pasist sev pa plecu, tiešām maleči un tiešām, kad rūpēties par šo bērnu veselību, bet tādas konkrētākas lietas, varbūt, ko mēs sabiedrībai varbūt neesam pat pateikuši. Vai... Jā, pilnīgi noteikti ir. Turpinās šis attīstības ceļš mūsu hospitāla informācijas sistēmai. Tur notiek pastāvīgs attīstības ceļš, kur katru mīļu brīdi ir kādas funkcionalitātes, ko ārsti var izdarīt labāk, var labāk sadarboties savā starpā, var apmainīties ar datiem tā tālāk. Bet tās ir tādas, varbūt tās, ja tā var teikt, mēs liekam klāt pa Lego klucītim. No tādām lielām lietām ir divi projekti, ar kuriem mēs patiesi esam, par kuriem mēs varam būt lepni kā valsts. Viens ir šis Šveices valdības atbalstītais projekts tieši bērnu onkoloģijas attīstībā, kas ir uzsācies pagājušā gada nogalē, un tā ir Šveices valdības investīcija vairāk kā 8 miljonu eiro apmērā, kas sevī ietver virkni ļoti nozīmīgu attīstības elementu. Tas ir ceļa sākums, bet tas sasniegums bija tas, ka šī programma tika nosacīti uzsākta. Ja, un tas bija apmēram 4 gadu sagatavošanās posms, lai mēs nonāktu līdz šādai programmai. Un mēs tagad esam realizācijas fāzē. Un tur ir viena liela lieta, būs mūsu laboratorijas kapacitātes attīstība, tā skaitā digitālās patoloģijas, kas ļaus pilnīgi savādākā līmenī gan pašiem mūsu kolēģiem diagnosticēt, gan arī sadarboties ar citiem. Otrs lielais projekts, kas arī tātad tika apstiprināts pagājušajā gadā, un mēs parakstījām šo sadarbības līgumu tieši precīzijas medicīnas tīklošanās fóruma laikā, ir līdz šim lielākais Latvijai piešķirtais Apvārsnes Eiropa projekts, kas ir tieši precīzijas medicīnas attīstības projekts. Un tur mēs sadarbojamies ar kolēģiem no Holandas, no Princes Maksimas centra Holandē, un arī tur, kā jau precīzijas medicīna pati paģērta, tur arī būs liela nozīme būs tieši šai mūsu digitālās komponentes attīstībai, taiskaitā spējai analizēt genoma datus un apmainīties ar šo informāciju, ātrāk nonākt pie precīzas diagnozes, ātrāk nonākt pie precīzas terapijas. Es tā saprotu, tas, protams, arī ir abi divi šie projekti, es redzu arī 25. gadā. Viena no prioritātēm ir, bet tā kā tikko sācies gads, pilnīgi noteikti arī jūsu slimnīca ir pastīsies, kas tad būtu jāpaveic tieši 25. gadā, kas ir galvenās prioritātes tieši, varbūt arī ārstēšanā, jo noteikti arī cilvēkiem interesē tieši arī šie procesi. Tā kā varbūt par 25. gadu ieskicēt, ko tad varētu gaidīt un kas ir bērnu slimnīcas prioritātes? Atkal, es tiešām gribu teikt, ka mēs pastāvīgi tā attīstība notiek vairākos šajos virzienos. Ja. Un mēs runājam gan par to, kādā veidā mēs varam stiprināt savus klīniskos procesus, un es pateikšu piemērus, gan par to, kādā veidā mēs varam palīdzēt atbalstīt pacienta ceļu un pacienta paša iesaisti visos procesos, gan par to, kādā veidā mēs varam atvieglot mediķiem darbu un beigās, kā mēs varam darboties efektīvāk kā slimnīca ar tiem datiem, kas mums ir pieejami tā tālāk. Es atkal varbūt nevilktu tik stingri robežu ar 24. un 25. gadu, bet ja mēs runājam par klīniskiem procesiem,
Tad, kādā veidā, kas ir tās lietas, kas notiek bērnu slimnīcā? Tad es pieminēju mūsu hospitālo informācijas sistēmu, kas praktiski atļauj darboties tikai elektroniskajā vidē. Papīrā praktiski mums ir varbūt tās kaut kādi atlikuši rudimenti, kas ir kaut kādi ļoti sarežģītas lietas, ko pārnest. Bet faktiski mūsu dakteri var darboties 100% ar elektroniskiem datiem, apmainīties, līdzdarboties, visu procesu nodrošināt. Nākamā sadaļa ir tas, kad soli pa solim visā šajā procesā tiek integrēta arī mākslīgā intelekta risinājumi. Vai tas būtu, piemēram, diagnostikā, vai tā būtu digitālā patoloģija, vai tā būtu radioloģija, tātad, lai veicinātu ātrāku diagnostiku, labāku diagnostiku un precīzāku diagnostiku. Vēl viens jauns risinājums ir arī saistīts specifiski ar kardioloģiju, kur ir 3D tehnoloģijas, kur mēs spējam pārvērst divdimensionālu attēlu, trīsdimensionālu attēlā, liekot klāt arī sirds dažādos šīs funkcionālos parametrus, un tad var skatīties tā kā uz dzīvu strādājošu sirdi. Tad turpināsies attīstība arī sadarbībā ar 3D printēšanu. Varbūt dzirdējāt arī par jau pirmajām gadījumiem, kad šāda tehnoloģija tika izmantota operāciju laikā. Tad konkrēti tas bija ļoti specifisks gadījums, kad tika labots posttraumatisks galvas kausa defekts, tātad aizstājot šo kaulu trūkumu ar izprintētu, 3D izprintētu kaulu. Tā kā tas arī, man liekas, bija ļoti tāds vērā ņemams sasniegums. Turpināsies attīstība mūsu epilepsijas ķirurģijas jomā. Tad mūsu speciālisti arvien vairāk uzņem dažādas prasmes zināšanas. Pagājušajā gadā bija ļoti zīmīga viena operācija, kur pacients ar atvērtu galvas kausu tika modināts. Tātad, lai precīzāk varētu pateikt, kur ir skartas tās smadzeņu zonas, kur vajadzētu iedarboties, tad bija nepieciešams, lai pacients būtu pamodies, klātesoši un varētu izpildīt kādas darbības. Un tas, man liekas, bija tāds nebijis gadījums Latvijā. Tas ir varbūt tās par šiem klīniskiem procesiem. Vēl, ja mēs runājam par pacientu atbalstu, tad nepieminēju par pagājušo gadu. Esam izveidojuši jaunu gan neatliekamās medicīnas centru, gan ambulatorās medicīnas centru. Un šobrīd jau ar vien lielāku daļu, es teiktu, jau trešdaļa pacientu reģistrējās paši, un arī, pacientu plūsma tiek vadīta elektroniski. Pacientiem ir redzams, gan kur jādodās, kur viņiem jāgaida, cik ilgi jāgaida, un dažādas šādas lietas. Turpināsies arī attīstība mūsu saucamai digitālajai ekosistēmai, kas sastāv gan no portāla Vesela pasaule LV, kas ir faktiski mūsu speciālistu radīts informācijas resurss par veselību, par slimībām, par pašaprūpi, par sagatavošanos slimnīcai vai kādai ambulatorai vizītei. Daļa no tā ir pacientu portāls, tātad kamēr mums nedarbojas pilnā jaudā veselība tādā valstiskā līmenī, tad viss, kas attiecas uz bērnu veselības, bērnu slimnīcu, šie dati ir pieejami tātad pacientiem, viņu ģimenēm. Visa informācija, kas ir par pacientu, uzklājas pacientu portālā. Tur ir arī profesionāļiem pieejama informācija, tātad gan iespēja redzēt visu, kas ir noteicis ar pacientu, gan arī izveidot kādus, varbūt tās steidzamības rindu vai steidzamības nosūtījums. Tā kā šis arī virzīsies vēl uz priekšu. Ko vēl var pieminēt no tādām ārstniecības personāla tāda darba atvieglošanas, tad mēs arvien vairāk veicinām to,
lai mazinātu kļūdas. Ja, tad arī tajā hospitāla informācijas sistēmā ir kā dažādi palīgi instrumenti. Ja, un arī jūs pieminējāt NVD laboratoriju, tad arī tur ir viens no projektiem saistīts ar ceļvedi, jeb tādu devu aprēķinu. Vienmēr bērnam tās devas aprēķināt ir viegli un ātri, un īpaši tādās stresa situācijās. Un tāpēc, ja specifiski mēs runājam par intensīvo terapiju, tad ir ļoti svarīgi, ka tās devas ļoti precīzi. Tad tur būs digitālais rīks, kādā veidā ātri, precīzi aprēķināt bērnam nepieciešamās šīs devas, kas principā var palīdzēt ārstiem kādās tādās stresa situācijās, izdarīt to precīzi. Un, protams, nepārtraukta attīstība arī turpināsies visā tajā, ko mēs varam nosaukt par slimnīcas vadīšanu. Ja? Un mēs nereti sakam, ka mums ir daudz datu, bet pietrūkst informācijas. Un tas, ko mēs pastāvīgi mēģinām, ir attīstīt arī savu biznesa inteliģences sistēmu, lai būtu ne tikai dati, bet būtu informācija, būtu nosacīta atklāsmes no šīs informācijas, un mēs viņu varētu likt lietā lēmumu pieņemšanā. Tā kā jau šobrīd tad mēs ļoti plaši izmantojam šos biznesa inteliģences rīkus visdažādākajās virzienos, sākot ar pacientu pieredzes mērīšanu, sākot ar gultu noslodzes vadīšanu, sākot ar medikamentu patēriņu, pacientu plānošanu un tā tālāk un tā tālāk. Un, kaut vai ļoti elementāri tāda lieta, kā darba grafika sastādīšana, ja vienā kādā struktūra vienībā ir apmēram 100 dažādi aprūpas darbinieki, ja, un tev ir jāsastāda darba grafiks mēnesim. Tur ir ļoti daudz nosacījumi no darbinieku puses. Kāds grib strādāt vairāk pa naktīm, kāds grib strādāt vairāk brīvdienās, kāds grib strādāt noteiktās dienās, kāds nevar strādāt konkrētos datumos un tā tālāk. Un tas kādreiz prasīja diezgan daudz darba nosacītam vadītājiem, kam ir jāņem vērā un jārespektē dažādās šīs vēlmes. Un tad jāmēģina viņus apmierināt, izveidojot tādu darba grafiku. Un ja tur kaut kas nojūg, tad atkal tur ir liels darbs, lai to atkal izmainītu. Tad šobrīd mēs izmantojam vienu arī mākslīgā intelekta atbalstītu programmu, kurā var savadīt visus šos nosacījumus, un kas faktiski piedāvā praktiski ideāli šo mēneša darba plānu, ņemot vērā visus šos nosacījumus, un daudz mazāk laika ir jāpatērē. Tā kā šādā virzienā arī šī attīstība pilnīgi noteikti turpināties. Tā kā es teicu, klīniskie procesi, pacientu atbalsta procesi, ārstniecības personu atbalsta procesi un viss, kas ir saistīts ar slimnīcas vadību. Tā kā tie 4 virzieni, kur mēs pastāvīgi strādājam. Tiešām ir ļoti liels prieks dzirdēt, un arī uzskaitījāt tik daudz dažādas lietas no visām pusēm, no dažādām arī medicīnas nozarēm. Īsnībā, ja jūs jau apvienojat zem viena jumta tiešām visas iespējamās nozares, kas ir nepieciešamas bērnu medicīnā. Bet gribētos arī varbūt pasapņot, un tajā pašā laikā arī jūs minējāt, kad redzat arī piemērus pasaulē, kādi ir un kas. Un tas digitalizācijas laikmets tik nenormāli skrien uz priekšu. Vēl nesen mēs pat skārienu jūtīgos telefonus nelietojām, tagad lietojam. Kāds vispār ir tāds redzējums, 5-gadē varbūt, vai uz kurien mums vajadzētu iet? Mēs redzam šobrīd prioritātes, mērķus un ko, bet cik tālu nākotnē mēs vispār spējam ieskatīties un varbūt kas ir šie galvenie fokusi, uz ko mēs gribam. Šobrīd mākslīgo intelektu dzirdēju, pieminam, tāpat tās arī kaut kādas jaunas tehnoloģijas, bet jā, varbūt, ka varam pasapņot bišķīt par to nākotni arī. Jā, ļoti labs jautājums. Atbilde faktiski būs tāda sadalīta vairākos virzienos. Tad viens, ko mēs redzam šobrīd Latvijā, mēs zinām, ka 10 gadus pēc kārtas šis būs 10. gads, kad bērnu dzimstība mazinās. Jā. Tas, ko mēs vienlaikus redzam bērnu slimnīcā, kad mūsu darba apjoms palielinās. Tātad labi, tur ir viena lieta, ir šī centralizācija. Kad vairāk pakalpojumu varbūt tās tiek koncentrēti bērnu slimnīcā, bet otrs aspekts ir saistīts ar to, ka tie bērni, kurus mēs izārstējam vai kuri ir izdzīvojuši, ja, viņi prasa vairāk ārstniecības
intensitātes un vairāk aprūpas intensitātes un tā tālāk. Secīgi mēs daudz vairāk runājam par īpašiem gadījumiem un par nepieciešamību personalizēt kaut kādas pieejas. Ja? Un mēs nevaram teikt, ka populācijas līmenī šī zāle darbojās, tāpēc viņa darbosies visiem. Mēs arvien vairāk runājam par to, par visām tehnoloģiskām iespējām, kā mēs varam personalizēt šo ārstniecību. Vai tas būtu saistīts ar genomu, vai tas būtu saistīts ar kādām retām slimībām. Un, lai to izdarītu, Latvija ir maza valsts, kā zināms, un bieži vien šeit var būt tā, ka ir tikai daži kādas noteikti patoloģijas pacienti. Ir ārkārtīgi svarīga tā mūsu darbošanās starptautiskos tīklos, gan slimību specifiskos tīklos, gan vienkārši sadarbojoties ar slimnīcām. Bet nepietiek ar to, ka mēs sadarbojamies. Mums ir arī tātad efektīvi jāsadarbojas. Un viens no priekšnoteikumiem ir datu apmaiņa. Ja mēs esam divos nozīmīgos projektos šobrīd iesaistīti, viens ir arī Apvārsnes Eiropa atbalstīts projekts, kur mēs darbojamies ar 5 Eiropas slimnīcām, kas ir Helsinki, kas ir Erasmus, kas ir Barcelonas slimnīca, kas ir Londons, Great Ormond Street un Florence. Un mēs esam tā 8. slimnīca, kur mēs veidojam sistēmu, kā slimnīcas varēs drošā un efektīvā veidā apmainīties ar datiem. Ja, tātad, vai tas būtu saistīts ar konkrētu pacientu ārstniecības procesu nepieciešamību, vai tas būtu saistīts ar datu analīzes nepieciešamību. Ja mēs saliekam no 6 slimnīcām datus, varbūt, ka tur mēs ar mākslīgā intelekta palīdzību varam izdarīt kaut kādus secinājumus. Ja. Tā kā šī ir viena lieta, tas viens virziens, kas pilnīgi noteikti būs. Mums būs arvien vairāk jāsadarbojas ar slimnīcām ārpusē, lai mēs nonāktu pie risinājumiem ļoti specifiskiem gadījumiem. Par pasapņošanu tad otrs virziens, ko es pilnīgi noteikti saredzu, ir, un tas nav tikai par bērniem, es teiktu, ka tas ir plašāk, viss, kas ir saistīts ar pacienta vai pacienta ģimenes lielāku iesaisti un atbildību ārstēšanas procesā. Ja? Tātad, vai mēs runātu par bērniem, vai mēs runātu par pieaugušajiem, mēs redzam, kas ir lielākās veselības problēmas pasaulē. Tās ir saistīts gan ar dzīvesveidu, gan ar izvēlēm, kuras mēs izdarām tā tālāk, un tās nevar atrisināt no ārpuses. Ja, tās īsti nevar atrisināt no ārpuses, vai tas būtu diabēta pandēmija, vai kardioloģija, vai dažādi audzēji. Ja tas ir saistīts ar lielāku pacienta paša iesaistu un atbildību. Un ko es to saprotu? Tātad būs dažādie risinājumi, vai tie būtu pašdiagnostikas vai monitorēšanas risinājumi, kur pacientam arvien lielāka loma būs, ja viņš gribēs būt vesels. Tas savukārt ved pie vēl viens interesants tēzes. Tātad šobrīd ir situācija, kad mēs tā nopietni raugamies, mediķi nopietni raugās uz tiem datiem, ko viņi paši ir radījuši. Tad ar savām diagnostiskajām ierīcēm, ar saviem testiem un tā tālāk. Bet arvien vairāk kvalitatīvas un iedzīgas informācijas tiek radīts ārpus medicīnas jomas. Iespējams ar kaut kādiem gan monitorēšanas rīkiem, kas ir pašam pacientam, vai testiem, ko pacients ir izvēlējies, kaut vai ģenētiskiem testiem. Un tas, kas būs jāiemācās tātad veselības aprūpes sistēmai, kādā veidā mēs šo informāciju spējam integrēt labāku un kvalitatīvāku lēmumu pieņemšanai. Mēs nevaram viņu vairāk ignorēt. Ja pacients ir atnācis un pasaka, kur ir mans miega ritms, jeb kur ir mans, es nezinu, vēl kaut kāds tur sirds ritms, vai kur tāda ir bijusi man fiziskā slodze. Mēs varam teikt, jā, tas mums nav svarīgi, bet iespējams, ka paraugoties uz to, tas mums dod vairāk informācijas. Šobrīd, man liekas, jebkurš pacients var izvēlēties veikt ģenētisko testu, kaut vai aizsūtot savu materiālu pa pastu un saņemot atbildes. Tās pacienti atnāk pie doktora un saka, kur ir man atbilde, ko ārsts dara. Viņš ignorē šo informāciju, neignorē. Un tas ir tas, kas, man liekas, arvien vairāk attīstīsies, kādā veidā mēs to saturu informāciju, kas tiek radīta veselības sistēmā, spēsim savienot un tātad izmantot lēmumu pieņemšanā ar to informāciju, ko rada pats pacients. Jā, pasapņojot, laikam tās ir tās lietas, kas būs aktuāls. Un, protams, man liekas, no kā cieši ne tikai Latvija. Latvijā mēs īpaši par to bieži runājam, bet daudzas valsts cieši no saskaldītās veselības aprūpes. Tā, kad mēs faktiski ļoti visi vēlamies šo integrāciju,
par to, kad dati seko pacientam, kad veselība ir visur, ja, kad es visur tieku klāt saviem datiem, es visur varu, teiksim, līdzdalīt savus datus, ja es vēlos. Nevis, ka man ir kaut kur kartiņa kaut kur, vai ir kādā datu sistēmā vienā slimnīcā, viņi neapmainos ar otru. Tā kā tā spēja savienoties, apmainīties ar datiem, nu, tā arī būs, man liekas, tuvāko 10 vai 20 gadu liela prioritāte. Gribās teikt, ka īstenībā mēs esam tāds diezgan labs piemērs pat pasaulē. Ne tikai mums ir jāskatās kaut kur citur. Bet tas, kas man sarunas laikā arī šķetinās galvā, mēs brīnišķīgi tiekam galā ar to, kas šobrīd ir līdz 18 gadiem, līdz pilngadībai. Bet kas notiek tālāk? Tālāk es skaitos pieaudzis cilvēks, es eju lielajā pasaulē, kas notiek ar visiem maniem datiem, ar visu, vai tā pēctecība pēc tam tā kā arī veidojās? Tātad šeit būs 3 atbildes. Viens, es atsaukšos uz to, ko es jau minēju, ka principā datiem ir jābūt pieejamiem neatkarīgi no tā, kur mēs nonāksim, un tas ir šis mērķis, vai viņš ātrāk vai lēnāk tiks sasniegts. Šobrīd šie dati par bērnu būs pieejami, viņi ir pieejami pacientu portālā, tātad jebkurš profesionāls, kur bērns, kas vairāk nebūs bērnu aprūpē, nonāks, viņam būs pieejama šī bērnu dati bērnu slimnīcas pacientu portālā. Ideālais variants, protams, kad šie dati ir integrēti kādā kopējā e-veselības sistēmā, kam mēs esam gatavi. Tikko būs vieta, kur šos datus nodot tālāk, mēs viņus nodosim. Bet tā ir tikai daļa no atbildes. Otra sadaļa, par ko mēs runājam pietiekami daudz, ir 18 gadi. Ja? Vai visiem 18 gadi? Ja tur ir vajadzīgi kāds varbūt tās plašāks diapazons, mums bija pavisam nesen diskusija par šo arī ar Pasaules veselības organizācijas reģionālo direktoru, kurš viesojās bērnu slimnīcā. Un īpaši, ja mēs runājam par smagām slimībām, par hroniskām slimībām, nereti ir tā, ka tas pacienta tāds psihoemocionālais briedums, viņš tā kā iesaldējas vai pat pakrīt uz leju. Un tas bērns var būt tās, kas ir bijis tāds psiholoģiski nobriedzis, sastopoties ar smagu slimību. Viņam ir vajadzīgs vairāk atbalsta un viņš vairāk arī kļūst par bērnu. Ja, līdz ar to nereti arī citās valstīs šis virziens ir apskatīts par to, ka mēs šo vecuma robežu uztveram daudz fleksiblāk. Ja tā var būt mentālā veselība, tā var būt onkoloģija, tās var būt citas slimības, kad mēs nenosakam cieti, ka tie ir 18 gadi. Kādām patoloģijām tas var būt pat ātrāk, tie var būt 16, bet citur tas var būt 25 gadi. Līdz ar to es domāju, ka tā būs ļoti nopietna diskusija par to, kādā veidā mēs uztveram šo pārējas slieksni, vai tas ir tiešām tāds ciets, rigīts un 18 gadi, jo tur ir daudz neloģisku lietu. Ja, ja mēs šobrīd sakam, bērni mācās skolā, tad vienā klasē mācās 18-gadīgi un 19-gadīgi bērni. Ja, un tas sanāk tā, ka viens nonāk pieaugušo aprūpē, viens klases biedrs nonāk, kur jāmaksā līdzmaksājums, piemēram, un otrs nonāk bērnu slimnīcā, kur valsts maksā līdzmaksājumu un tā tālāk. Līdz ar to tā diskusija par to slieksni, viņa būs ļoti aktuāla. Un vēl jo aktuālāk viņa, protams, ir saistībā ar vispār bērnu skaitu ar dzimstību. Tā kā es domāju, ka šis būs. Bet trešā sadaļa ir, lai arī kāds būtu vecums, neatkarīgi no tā, ir ļoti svarīgi veidot specifisku pārejas programmu. Un tā viņš arī saucās, tas transition of care, ja, kas kādā veidā bērns tiek sagatavots pārējai pieaugušo veselībā. Un tas ir mūsu šī gada viena no prioritātēm. Jūs vaicājat par prioritātēm. Tā ir viena no prioritātēm izveidot šādu programmu, lai nodrošināt, ka šī pāreja notiek iespējami labākajā veidā. Un tur ir vairākas komponentes. Sagatavot pašu bērnu par to, ka, ja viņš pat 18 gadus ir bijis bērnu slimnīcā un tēt viņam jāsastopas ar citu vidi, citiem speciālistiem, tātad tā ir viena komponente. Kādā veidā mēs tiešām nododam informāciju. Nevis sausi, ka viņi ir pieejama datu bāzēs, bet bieži vien ir nepieciešams daudz vairāk. Ir kontakts ar pašiem ārstiem, kurš pārņems, kurš nodos un tā tālāk. Tāpat pieņemsim, ja tā ir iedzimtās sirdskaits. Ja, tad bērna tā slimības vēsture varbūt tās ir 5 sējuma grāmatas biezumā.
Ja, un to nevar izdarīt vienkārši tādas vienas vizītes laikā. Tur ir tiešām vajadzīgi specifisks veids, kādā veidā mēs nodrošinām to, ka viss tas, kas ir zināms par bērnu un kas ir svarīgs, arī tiek nodots tālāk. Tā kā pie šī strādā īstenībā daudzas bērnu slimnīcas Eiropā, pasaulē. Tā kā šī tēma ir pilnīgi noteikti dienas kārtībā arī bērnu slimnīcai. Jau pie vienas no atbildēm jau pieskārāties par to līdzatbildību, bet mums ir tāda lieliska iespēja šeit uzrunāt sabiedrību, un varbūt, kad mēs varam arī pafilozofēt par to, kas būtu jāmaina sabiedrības domāšanā, varbūt vai pat pašu bērnu domāšanā, ko vecāki varētu jau realizēt uz saviem bērniem, lai šī ārstēšana, šī nokļūšana pie jums kļūtu efektīvāka, lai efektīvākā līmenī augstākām, varbūt, kad mēs varam līdzdarboties tā kā arī kā vecāki un bērni, un arī paši bērni, lai šī nonākšana pie jums būtu pēc iespējas kvalitatīvāka. Jā, man gribētos atbildēt kaut ko tādu izcilu, gudru un medicīnisku un zinātnisku, bet laikam, es domāju, ka tās vienkāršās lietas, tās pašas patiesākās. Tā ir šī fiziskā slodze, kas ir nepieciešama, tā ir šī pareizā un sabalansētā uzturu uzņemšana, kas ir nepieciešama. Un arvien vairāk iezīmējas miegs, ko mēs reizēm nenovērtējam, bet tēt novērtējam arvien vairāk. Un fantastisks tēt arī literatūra parādījusies tieši par miega nozīmi, par miega ietekmi, jeb slikta miega ietekmi uz dažādu mūsu spēju gan funkcionēt dienā, bet ne tikai. Tieši arī uz dažādu slimību, gan trigerēšanu, izraisīšanu, gan veicināšanu. Tā kā es domāju, ka ja mēs tiekam galā kaut vai šīm pamatlietām, kas ir fiziskā slodze, ēšana, miegs, protams, arī sevis sargāšana savādākos veidos, tad, ja mēs runājam par vecākiem, tad tas, protams, ir kādu tad mēs piemēru radam un rādam. Un, ja par bērnu veselību mēs runājam kopumā, es vienmēr atkārtoju, ka viss tas, ko mēs radam veselības aprūpes sistēmā, no visa veseluma, ko mēs nosaucam par bērnu veselību, varbūt sastāv 5. daļu. Ja. Tas viss pārējais tiek radīts caur citiem priekšnoteikumiem. Un tie ir šie, ko es jau nosaucu. Tā ir gan fiziskā slodze, gan uzturs, gan miegs, bet arī izglītība, veselību veicinošie paradumi, un tas ir tas, kas nosaka šīs 4 piekdaļas. Un īstenībā ir tā, ka bieži vien mēs varam konstatēt, ka tai veselības sistēmai ir jānāk tālāk tikai tad, kad ar to pārējo kaut kas nav bijis pareizi. Jā. Tā skaitā ar vakcināciju. Un katru projektu, kuram mēs pieskaramies, kuriem jūs pieskaraties, kaut kāda mērķa vārdā, tas viss tiek darīts. Un varbūt tā jau raidījums uz otru pusi iet, un tā kā noslēgumam varbūt, kas ir tas pamatmērķis, kas mainīsies, kādus ieguvumus mēs vēlamies, lai iegūst sabiedrība un arī ārsts kā sabiedrība, arī šis ārstējošais ārsts ar saviem darbiem un šiem projektiem, visiem, kurus jau iepriekš minējāt. Es pārformulēšu jautājumu, jo bieži vien mēs uzdodam jautājumu, kas mainīsies. Un man liekas, ka ir svarīgāk saprast, kas nemainīsies. Nemainīsies tas, ka bērnu slimnīca būs vienīgā slimnīca. Un bērnu slimnīcas atbildība būs pastāvīgi attīstīt bērnu veselību ar visu, ko tas ietver. No šī gada mēs esam kļuvuši arī par metodiskās vadības centru, kas nozīmē, ka mūsu uzdevums būs izlīdzināt kvalitāti uz augšu. Ne tikai tajos procesos un tajās lietās, kas notiek pašā bērnu slimnīcā, bet visā, kas saistīts ar bērnu veselību. Un tas ir milzīgs mandāts, tas nozīmē mums pieeja arī datiem, kas ir saistīti ar bērnu veselību, un arī iespējā ietekmēt tātad rīcību politikas un ieteikt labākus veidus, kā rūpēties par bērnu veselību kopumā. Ne tikai bērnu slimnīcā, bet visā Latvijā. Tā kā tā ir tāda ļoti nozīmīga iespēja un evolūcija, un tur mums tiešām ir daudz ko darīt. Ja mēs runājam par pašu bērnu slimnīcu, tad šie nākamie pusotras gads atkal būs ļoti intensīvas tādas gan infrastruktūras, gan tehnoloģija attīstības gads. Mēs atkal redzēsim gan jaunu vidi, kas tiks radīta, gan
gan uzlabojumus tajā, kādā veidā mēs spējam darīt lietas. Tas būs gan jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļas renovācija, gan operāciju bloku renovācija ar jaunām tehnoloģijām. Varbūt nonāksim pat arī pie robottehnoloģijām. Bet arī tādas pavisam ikdienišķas varbūt tās inovācijas, kas ienāks, ko pacienti varbūt tās pamanīs pat vairāk nekā robots un kaut ko citu. Tātad bērnu slimnīca liela, par ko mēs esam priecīgi, bet viņā nevienmēr ir viegli orientēties. Tāpēc jau pavisam drīz pacientiem būs pieejama navigācijas sistēma, tātad ārējā vidē un pēc tam arī iekšējā vidē. Tātad ļoti vienkārši noskanējot kodu. Uzreiz pacients redzēs, kur viņam jādodas, kur viņš atrodas, kāds ir ceļš līdz tai vietai, kur viņam ir jānonāk. Tā kā tādi mazi un lieli risinājumi pilnīgi noteikti nāks, un tas nemainīsies. Un tā bērnu slimnīcas kapacitāte līdz ar to un spēja darīt lietas viņa turpinās augt. Brīnišķīgi dzirdēt, es klausos un priecājos tikai, bet man tāds noslēdzošais jautājums par vairāk informāciju. Kur iegūt varbūt vairāk informāciju, arī teicāt, jau arī, ka strādājat arī pie savu portālu un viss, kur pameklēt par šo visu, kur vislabāk meklēt informāciju par Bērnu Kliniskās Universitātes slimnīcu? Jā, un šo mēs tad arī aptvērām, kad informācijas ir daudz, bet svarīgi ir saprast, kur ir ticama informācija. Un tas bija viens no iemesliem, kāpēc mēs izvēlējāmies radīt bērnu veselībai šo veltīto portālu, kas saucas veselpasaule.lv, kur tad ir pieejama visa informācija, kas mums liekas svarīgākā par bērnu veselību, gan par saglabāšanu, gan par dažādu slimību ārstēšanu un tā tālāk. Kas ir laba lieta un interesanta lieta, es pieminēju mūsu pacientu portālu. Un, kā jūs zināt, dakteris var izrakstīt elektroniskās receptes, elektroniski izrakstīt. Tad šobrīd mēs pacientu portālā mūsu dakteriem ir iespēja izrakstīt arī informāciju. Tad, ja pacients ar mammu ir atnācis uz vizīti, un tā ir pirmā vizīte, kur konstatē kādu varbūt tās smagāku saslimšanu, vai hronisku saslimšanu, tad informācijas ir daudz, vai tas būtu diabēts vai bronhiāla astma, un to visu uzreiz nevar aptvert. Un tad ir iespēja, ka tajā pacientu portālā ir ielikt iekšā linki, jeb saites, kur uzspiežot, tad vai pacients vai kopā ar vecākiem var noskatīties, vai tas būtu video, vai tas būtu izlasīt kādu rakstu par to, kādā veidā varbūt tās ir jāvada diena, jeb kādā veidā jāplāno uzturs, vai kādā veidā jālieto medikamenti, vai kādā veidā jāsagatavojas kādam izmeklējumam. Tā kā šis, man liekas, arī tāds viens solis, kas padara ērtāku informācijas sameklēšanu un arī iepazīšanos dažādām lietām. Vēlreiz atkārtojos, brīnišķīga saruna, jo es tiešām sēžu un priecājos. Es šajā gadījumā ne tikai kā raidījuma veidotāja, bet tiešām kā 3 bērnu mamma, kur ir, diemžēl, apmeklējusi gan, protams, ambulatoros ārstus, gan arī stacionāru. Nesen arī operācijas blokā padzīvojos, un tāpat tās arī neatliekamā palīdzība man arī nav, diemžēl, sveša. Bet pie jums mēs esam drošās rokās. To es dzirdu arī šobrīd un gribās vēlēt tiešām, lai šie visi projekti, par kuriem stāstījāt, lai tas piepildās, attīstās, lai tiešām netrūkst profesionāls darba spēks arī pie jums slimnīcā, lai tehnoloģijas iet roku rokā ar ārstiem. Un tiešām gribās teikt lielu paldies par to, gan par to, ka šodien atnācāt, gan par to, ko jūs darat ikdienā. Savā, droši vien ļoti daudz vecāku vārdā, tā kā paldies un tiešām turam īkšķus, vēlam veiksmi un lai izdodās. Un cerams, jau tiekamies kādreiz arī vēl kādā raidījumā, kur jau paskatāmies, ka šīs lietas jau ir izdarītas, vēl mums ir nākamie projekti un paldies vēlreiz. Aicināsim ciemos. Jā, un mēs savukārt tiekamies nākamajā, kas notiek medicīnā raidījumā. Paldies un atā!